Krāslavas vēstures un mākslas muzejs dibināts 1983. gada 1. janvārī. Līdz tam no 1977. gada darbojās Daugavpils Novatpētniecības un mākslas muzeja Krāslavas filiāli. Bet vispār pirmais muzejs Krāslavā bija nodibināts 1949. gadā, un to vadīja vietējais skolotājs, novatpētnieks Pildigovičs, Adolfs Pildigovičs. Bet dažādu pamatā politisku apsvērumu dēļ tas muzejs tika nolikvidēts 1953. gadā, un tie muzeja eksponāti, kuri atradās tolaik tur, bija plaša minerāļu kolekcija, arheoloģijas priekšmetu. Faktiski viņi tika izvazāti. Ļoti niecīga daļa tika nodoti Daugavpils muzejam un Ludzas muzejam, bet tie ir daži eksponāti. Pamatā viņi pat tika izmesti Daugavas krastā. Veidojot muzeju, nācās sākt praktiski ne no kā, un vēl 70. gadu beigās Krāslavas rajonā, lauku mājās, pilsētā, rīkojot ekspedīcijas, tika savākts diezgan bagāts materiālu klāsts. Šobrīd muzejā ir pāri 20 000 krājuma vienību, un ir samērā plaša mākslas darbu, skulptūru, gleznu, akvareļu, zīmējumu kolekcija, apmēram 1000 krājuma vienību. Arī tagad, neraugoties uz varbūt kaut kādām ekonomiskām grūtībām, iespēja robežās, mūsu muzejs rīko nelielas ekspedīcijas, papildinot muzeja materiālu klāstu. Cerams, ka mūsu darbs neapsīks, un iespēja robežās mēģināsim saglabāt Krāslavas novada vēsturisko mantojumu. Pirmā ekspozīcijas daļa saucās Mūsu sākums. Krāslavas pilsētas teritorijā ir 2 pilskalni. Ne katra pilsēta var palepoties ar to. Ziemeļu daļa atrodas Šokolādes kalns, tas ir pilskalns. Tas garšīgs nosaukums viņiem rādījās vēlāk, kad cilvēki jau pazina šokolādi. Tur ir tumši bruns māls, līdzīgs šokolādē, un ļoti laba kvalitāte. Bet otra versija, kāpēc viņu tā sauc, kalns bija randiņu vieta gan 20. gadsimta 30. gados, gan 50. gados, un puiši cienēja meitenes ar šokolādes konfektēm, un tāpēc arī palika tas nosaukums. Kad izbrauc no Krāslavas, ir otrs Krāslavas pilskalns paša Daugavas krastā. Un vispār bijušajā Krāslavas rajona ir vairāk kā 270 arheoloģijas pieminekļi. Ļoti daudzi no viņiem arī atrodas gar Daugavas krastiem. Un 80. gadu vidu pagājušā gadsimtā tur tika veikti arheoloģiskie izrakumi un atrastas ļoti daudz vērtīgu dažādu arheoloģisku senlietu. Pirmā stendē mēs redzam Vilmaņu Indricas apmetnes, tas arī pie Daugavas krastiem atrodas. Mums ekspozīcija pašas senākas lietas ir no 1. gadu tūkstotī, bet vispār teritorija bija apdzīvota jau no 3. gadsimta pirms mūsu ēras. Gan atradumi ir interesanti, arī tādi tradicionāli kā podu lauskas, cirvji un tā tālāk, bet ir arī Indricas apmetnē atrasta tāda arklu vāgu pēdas. Tas ir unikāls tāds atradums, kur var redzēt, ka jau tad cilvēki nodarbojas ar zemkopību, ne tikai ar medībām. Tad ļoti daudz uz Krāslavas muzeju atnes arī cilvēki savu saurupu atradumus, ko viņi atrod gan gar Daugavas krastu, gan varbūt arī apstrādājot kaut kādu lauku. Un nākamajā stenda tieši tādi priekšmeti mums arī izvietoti. Tie ir sieviešu kaklariņķi, bronzas spirālāproces,
gan vienkāršas aproces ar zvergalvu galiem, gan arī saktas. Interesants arī grīstes vainadziņš, kurš arī ir saglabājušies vēl diegi, ja, pateicoties tam, ka apkārt bija bronzas rinkīši. 14. 16. gadsimta Augustiņiška kapa vieta atrasti arī ļoti interesanti eksponāti. Un daļu no šiem eksponātiem mēs tagad arī rādām šeit ekspozīcijai. Pirmām kārtām sieviešu kaklarotas, ļoti interesantas no kauru gliemežvākiem. Tas nozīmē, ka latgalieši jau aktīvi tirgoja, jo kauru gliemeži dzīvo tikai siltas jūras, ja, un tad tas nozīmē, ka aktīvi ar kaut ko mainīja, varbūt medu, varbūt kaut kādus citas preces, ja. Un šeit mēs redzam arī sieviešu kaklarotu, ļoti interesantu. Jau šeit mūsu teritorija jau ir kristietība, te var redzēt gan dažādus krustiņus, bet blakus arī zvārguliši, arī zveru nagi, amuleti no seniem laikiem, jo latgalieši ļoti ilgus laikus arī pieturēs pie savām vecām tradīcijām. Un vēl 14. 15. gadsimtā vēl var senkapi var atrast tādus bagātīgus inventāru bagātīgu. Vīriešu kapā arī tradicionāli ieroči, tātad cirvis, nazis, šķiepagala uzgalis, bet pie kājas bija piesiets zvārgulis arī no kaut kādiem ļauniem gariem droši vien. Un unikāls atradums, viena no kapa tika atrasts vīriešu zīmogredzens ar burulaivas attēlojumu. Tāds līdz šodienai ir vissenākais burulaivas attēlojums uz zīmogredzeniem, kas ir atrasts uz senlietām Latvijā. Un varbūt arī tāpēc mūsu pilsētas ģerbonis arī ir burulaiva. 16. 17. gadsimtā Vilmaņu senkapos jau mēs redzam, ka inventārs jau nav tik bagāts kapu inventārs, bet tradicionālas saktas, dzels naži vīriešu kapa vietā, un arī redzam Reveles vai Tallinas šiliņu, kurš izmantot šajā gadījumā ne kā naudas ekvivalents, bet kā rota. Un 15. gadsimtā šeit jau apmetās uz dzīvi Broilplāteru dzimta. Paši Broilplāteri ir no Vācijas, atnāca uz šejieni kopā ar krustnešiem, un Livonijas ordenis viņam iedalīja zemi pie Indricas, arī Daugavas krasta. Un tur viņi uzbūvēja savu pirmo pili, un 20. gadsimta 80. gados tur notika arheoloģiskie izrakumi. Atrada ļoti daudz vērtīgu priekšmetu, kuri glabājas tagad Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, bet daļu no tiem priekšmetiem mēs arī parādām šeit ekspozīcijā. Ļoti daudz atrasts arī, piemēram, šeit karavīru figuriņas, vilpe, kaula rūcenis, ar ko varēja spēlēties bērni. Ja, un šeit arī ļoti interesanti krāsas podiņu fragmenti ar grafu Broilplāteru ģerboņiem. 1729. gadā Indricas īpašnieks Jānis Ludvigs Plāters, toreiz viņš bija Inflantijas vajevoda un Daugavpils stārasts, par 20 000 daldaru no Čapsku ģimenes nopērka Krāslavu. Tad Krāslava bija tikai 47 mājas, neliela koka katoļu baznīca, krogs un dzirnavas. Pat cik grāfs bija bagāts cilvēks, ambiciozs, viņš no šī maza miestiņa gribēja uztaisīt tādu lielu amatniecības un garīgo centru. Un tiešām 18. gadsimta vidū viņam tas arī izdevās. Tāpēc šo ekspozīcijas daļu mēs arī nosaucam Krāslava Eiropas pilsēta. Grāfs pats brauc uz Eiropas pilsētām, Poliju, Vāciju, skatās, kā būvējas Eiropas pilsētas, un visu to jaunāku, kas ir arhitektūra, atveda arī uz Krāslavu. No Itālijas viņš paaicināja arhitektu Antonio Parako un mākslinieku Filippo Castaldi, no Polijas, Vācijas un pat Portugāles celtniekus un amatniekus, un sākas Krāslavas celtniecībā.
Galvenas rūpes, protams, ir veltītas baznīcas būvdarbiem, tad grāfs būvē arī Krāslavas pilsētas centru, tirgus laukumu, tad arī galvenā ēka tirgus laukumā bija Rācnams, divstāvu ēka ar turnīti, un, kā bija 18. gadsimta vidū pieņemts Eiropas pilsētas, stūra ēka tirgus laukuma bija aptiekas ēka. Tāda ēka bija uzbūvēta arī Krāslava, un viņa arī saglabājas, un līdz mūsdienām tur ir aptieka. Tālāk darbus jau turpināja Jana Ludviga dēls Konstantins Ludvigs Plāters un viņa sieva Augusta Ginska Plātere. Konstantins Plāters pabeidza arī Krāslavas baznīcas būvdarbus, un viņa laika jau uzbūvēja arī pirmo pili vai bibliotēkas ēku. Bibliotēka tiešām bija vislielākā tāda inflantija, tur glabājas 20 000 sējumi. Diemžēl līdz mūsdienām tā bibliotēka nevienas grāmatas pie mums muzejā neglabājas. 1791. gada bija pabeigta Krāslavas pils būvniecība. Sākumā pils būvēta vēl baroka stilā, bet vēlāk grāfi Plāteri pārbūvēja viņu klasiciskā stilā. Un tagad pilī ir saglabājušies 18. gadsimta 60. un 70. gadu freskas. Autors visticamāk ir Filippo Castaldi, sadarbojoties arī ar citiem autoriem. Pilī arī bija ļoti skaisti krāsnas flīzes, zilas, zaļas, brūnas. Varbūt pat viņi bija veidoti tepat Krāslava, jo, kā mēs zinām, amatnieki no Vācijas, Portugāles attīstīja šeit amatus, un 18. gadsimta vidū Krāslava ražoja dažādus audumus, tajā skaita zīda lakatus, karietes, kartes, ieročus, juvelīru izstrādājumus un daudz ko citu. Notika lieli gadatirgi. Bet galvenās rūpes grāfiem Plāteriem, protams, bija veltītas lielas baznīcas būvniecībai, un bija saņemta jau speciāla atļauja no Romas pāvesta par to, ka šeit viņš atļauj izveidot bīskapa rezidenci. Diemžēl politiska situācija pamainījās, un 1772. gadā Latgali pievienoja Krievijai, un mums nekad netika izveidota bīskapa rezidence, bet palika ļoti skaista baznīca. Tā ir beztorņu baznīca, zvanu tornis ir uzbūvēts atsevišķi, iekšē ir 11 altari. Galvenais altaris Svētais Ludvigs dodas krusta kara un saņem bīskapa svētību. Šī glezna izpildīta freskas tehnikā, un autors Filippo Castaldi. Ar laiku glezna freska saka bojāties, mūsu mitrajā klimata vairojas senītes, un baznīca kopā ar grafu Plāteru dzimtu pieņēma lēmumu, ka vajag altāra gleznu mainīt, un pasūtīja slavenajam poļu māksliniekam Janam Matejko citu gleznu. Viņš izpildīja nelielu gleznu, un pēc tā jau viņa mācekļi Jablonski un Uliseviči izpildīja lielu gleznu 7x3,5 metriem. Pats Jans Matejko pabeidza darbu ar savu roku. Sarulēta veida viņa bija atvesta uz Krāslavu, ieramēta, rāmis ir apzeltīts un apsudrabots, un virsu freskai uzkarināta. Tā kā no 1884. gada līdz 2005. gadam mēs nezinājām, kā izskatās freska, jo nekādu zīmējumu nebija. Tad sākas restaurācijas darbi. Matejko darbu restaurēja Polijas restaurātori. Vairākas sezonas viņas brauca uz Krāslavu un uz vietas baznīca restaurēja Matejko darbu, jo glezna tiešām bija ļoti bojāta arī kara laika, gan arī tas mitrais klimats arī, protams, bojēja audeklu. Un paralēli arī strādāja mūsu Latvijas restaurātori un restaurēja fresku. Tagad abas gleznas ir apskatāmas arī baznīca.
Mēs varam lepoties arī ar to, ka no 1757. gada Krāslava jau sāka darboties katoļu garīgais seminārs, ko var uzskatīt par pirmo augstskolu Latvijā. Gatavoja katoļu priesterus, šeit arī pasniedza vietēju latgaliešu valodā, un tātad priesteri, ļoti daudzi no viņiem palika šeit pat Latgalē, turpināja savu darbu un kļuva par tādiem apgaismotājiem, rakstīja grāmatas, arī vienkāršas pamācības zemniekiem, piemēram, kā kopt bites vai dažādas vārdnīcas no poļu uz latgaliešu valodu, grāmatikas arī. Un mūsu mužnieki, Hilzens, Buļņickis, Plāters arī, gan, piemēram, Hilzens uzrakstīja pirmo tādu enciklopēdiju par Latgali inflantiju, Buļņickis rakstīja arī daļu literatūru grāmatas, bet gan viņi rakstīja, protams, poļu valodu. Mūsu grāvs Adams Plāters pētīja šeit gan zivis, kas dzīvo Daugavā, gan arī ar arheoloģiskiem izrakumiem nodarbojas un publicējas žurnāla Rubons. Mūsu muzeja krājumā glabājas grāmata, kura rakstīta 1759. gada. Vienu lapu no šīs grāmatas mēs redzam arī ekspozīcija. Grāmata rakstīta poļu valoda, bet kreisajā puse lūkšana latgaliešu valodā. Un tie ir pirmie teksti, kuri bija rakstīti latgaliešu valodā. Tāds unikāls eksponāts. Jēzus skulptūra darināta 1915. gadā un darināja viņu vietējais iedzīvotājs Donats Nežberts, kurš bija labs amatnieks un pat darināja baznīcai logus. Šis ir viens no vērtīgākajiem un mīļākajiem, man vismaz personīgi, mūsu muzeja eksponātiem, jo tam ir sava vēsture. Tas ir Latvijas-Polijas robežstaps līdz 1939. gadam, tepat netālu no Krāslavas, 3 kilometri jau bija Latvijas-Polijas robeža. Šīs robežstaps nāk no Piedrujas. Padomju laikos, un ne tikai, protams, Piedrujā dzīvoja tāds pārcēlājs Boļislavs Sokols. Viņš ar laivām pāri Daugavai cēla cilvēkus no viena uz otru krastu. Un viņa mājas pagalmā šīs robežstaps bija saglabājies. 80. gadu sākumā, rīkojot muzeja ekspedīcijas, mēs šo robežstabu atradām. Un saimnieks mums apsolīja, ka pēc kāda laika mēs varēsim iegūt to muzeja īpašumā. Bet pagāja pāris gadi, un mēs konstatējām, ka šīs robežstaps ir aizceļojis projām, un viņš bija nonācis Daugavpilī, un tad mums nācies braukt atkal jauna ekspedīcija un šo robežstabu meklēt, bet mēs ieguvām, un tas ir mūsu muzeja īpašums jau vairāk nekā 30 gadus. Šeit ir Latvijas ģerbonis, un pagriežot, mēs redzam arī Polijas ģerboni. Protams, viņu vajadzētu restaurēt, jo viņš ir nokrāsots tumšā krāsā, bet galvenais, ka šīs priekšmets ir pie mums. Tas stabs, protams, tas ir atdarinājums, bet pati virsma, tas ir čuguna robežzīme, tā ir vēsturiska. Pats Boļislavs Sokols jau vairākus gadus ir aizgājis mūžībā, bet mēs esam saņēmuši no viņa meitas daudz fotoattēlu, kas parāda tieši tā Piedrujas, tā arī, teiksim, Drujas cilvēku
dzīvi gan gadsimtu mijā, tur ap 1900 gadiem, gan arī padomju laikā. Un tā kā bija arī citi dažādi vērtīgi ieguvumi. Tā kā es atkārtojos, šīs robežstāps ir ļoti mīļš, tuvs priekšmets mūsu muzeja krājumā. 1764. gadā Krāslava dibināta ebreju draudze Krāslavas Kagals, kura ietilpa visi Latgales ebreji. Krāslava bija uzbūvētas 4 sinagogas. Lielākā no tām ir redzama fotogrāfija, tagad, diemžēl, viņa jau ir nojaukta. 20. gadsimta sākumā 33% Krāslavas iedzīvotāji bija ebreji. Diemžēl tagad mūsu pilsēta var teikt, ka gandrīz nav ebreju, un tie, kuri te dzīvo, tad tie nav krāslavieši, iebraucēji. Ļoti daudzi no viņiem, protams, nogalināti Otrā pasaules kara laikā. Šeit stendē mēs redzam arī interesantu eksponātu, tādu keramisko podu, uz kuras rakstīts Peisahs, Lieldienas. Šis eksponāts ļoti sen mums glabājas, un tikai 90. gados, kad sāka braukt aktīvi turisti no ārzemēm, arī studenti no Izraēlas izlasīja, ka šeit rakstīts Peisahs, un uzreiz palika skaidrs, kāpēc tāda neparasta varbūt Latgalei forma, Latgales keramikai, un kā viņu arī pielietoja. Tātad augšā mēs redzam arī vīriešu cepurīti kipa. Viņu vajag valkāt arī katru dienu, kā atgadinājumu, kā virs viņiem vēl ir Dievs. Un mezūza, tāds sudraba ietvars, kur ieliekās lūkšana, un viņa piestiprinās pie ieejas durvīm, un kad ieiet, tad vajag pieskarties un ar tādu svētību ieiet mājās. Un apmetni stālīts, kuri izmanto arī vīrieši, kad lūdzas sinagogā, un tur ir 613 mēslīni, kā 613 judaisma baušļi. Nākamajā stendē ir redzami Krāslavas ielas, nelielas un lielākas bodītes, kur tirgoja gan ebreji, gan latvieši, poļi, krievi. Un ebrejiem, tāpat kā arī citām tautībām, bija iespēja arī izglītoties savā valodā. Un pat 1938. gadā bija uzbūvēta jauna skolas ēka. Arī pirmā Krāslavas pilsētas dome, ko mēs redzam fotogrāfija, tur ir gandrīz visu tautību pārstāvji, kādi dzīvoja toreiz Krāslavā. No tādām slavenām personībām, kuri dzīvoja un piedzimā pie mums Krāslavā, var nosaukt telnieku Naumu Aransonu, kurš bija līdz Otram pasaules karam ļoti pazīstams Eiropa, Parīze. Viņa darbus vēl tagad var satikt, piemēram, Vācija, Bonna, ir Ludviga van Bethovena skulptūra. Cecilija Dinere, arī tulkotāja, rakstniece, dzejniece, arī ir piedzimusi Krāslavā. Mūsu otrais pilsētas mērs, Mojisejs Rabinovičs, ir arī mūsu pilsētas gerboņa idejas autors. Pēc Krievijas pareizticīgo baznīcas šķelšanās daudzi vecticībnieki atrada šeit Latgalē patverumu. Arī Krāslavas novada ļoti daudz apmetās uz dzīvi vecticībnieku, kuri varēja šeit piekopt savas tradīcijas. Būvēt tradicionālās baznīcas parasti zilā krāsā un lūgties tā, kā viņi vēlējās. Tāpat mēs redzam šeit stenda vecticībnieku ģimeni, parasti bija daudz bērnu. Un zemāk redzam arī meitenīti, kurā 1937. gada, kad viņai bija 16 gadu, izšuva šo tautas terpu. Ļoti ilgi ģimene glabāja kā piemiņu, un tad nolēma uzdāvināt viņu muzejām. Blakus mēs redzam arī sprēslīcu ar vārpstiņu un tradicionālo
Latgalē patvaru, kur izmantoja ne tikai krievu ģimenes, bet arī visi latgalieši, poļi. Parasti ģimenē apsēdās pie galda un dzēra teju no patvara. Vēstticībnieki bija ļoti labi amatnieki, un, ja iebraucām kādā sāģa, kur dzīvo vēstticībnieki, tad parasti mājas ir ļoti skaistas. Ja apmeles, logu apmeles ir izgreznotas ar dažādām zīmēm, un, protams, tas arī bija ne tikai skaistumam, bet sargāja māju no dažādiem ļaunumiem. Un no tādiem slavenībām, kuras piedzima pie mums pilsētā, var nosaukt krievu filozofu Nikolaju Loski, kurš kopā ar citiem Krievijas inteligentas pārstāvjiem bija izsūtīts no padomju Krievijas, tā sauktā filozofijas kūgī, un tad strādāja daudzas Eiropas pilsētas. Un tagad, protams, padomju laika viņa darbus mēs nevarējām lasīt, bet tagad ļoti daudzi darbi Nikolaja Loska ir pārizdoti, un savas atmiņas viņš saka ar tādu teikumu: esmu piedzimis Krieslavkā. Nikolaja Loska tēvs Onofrijs Loskis ir apglabāts Krāslavas pareizticīgo kapos. Pēdējā mūsu ekspozīcijas daļa saucās Kāpums un stāsta par baltkrieviem, kuri dzīvoja šeit pie mums Krāslavas novada, un par tādu īsu brīdi, kad no 1921. gada līdz 1944. gadam šeit dibinājās nacionālas skolas, tā skaita arī Baltkrievu skolas, un baltkrieviem ir iespēja izglītoties savā dzimtajā valodā. Varbūt pat vairāk nekā Baltkrievija, kura tad tika sadalīta starp Padomju Savienību un Poliju. Gatavojas skolotāji. Daugavpilī, Rīga ir speciāli kursi, kuri apmāca skolotājas Baltkrievu skolām. Izdodas arī grāmatas, mācību grāmatas Baltkrievu valodā. Un gan Krāslava, Piedroja, Indra atverās Baltkrievu skolas. Daugavpilī darbojas arī Baltkrievu gimnāzija, Baltkrievu tautas teātris. Mums ir ekspozīcija, afiša, kur Daugavpils teātris, Daugavpils Baltkrievu teātris atbrauca uz Krāslavas latviešu biedrības namu ar izrādi. Tāpat arī izdodas grāmatas, žurnāli, avīzes Baltkrievu valoda, pat ir Baltkrievu partija. 1934. gadā Baltkrievu skolas tika likvidētas, bet visiem skolotājiem, kuri strādāja Baltkrievu skolas, bija piešķirtas tādas pienācīgas pensijas. Ir arī tāds interesants fakts, ka Vācu okupācijas laikā 1942. gadā šeit Indra bija dibināta Baltkrievu vidusskola, kurās darbojas līdz 1944. gadam. Un dibināja viņu pazīstams skolotājs, novadpētnieks, folklorists Sergejs Saharovs. Padomju laikā visas nacionālās skolas tika slēgtas. No tādiem ievērojamām personām mēs varam nosaukt arī skolotāju Nikolaju Taļerku un Eduardu Vaivodišu, kuri gan rakstīja dzēju, gan arī nodarbojās ar tādu pētniecisko darbu, bija kolekcionāri, un Eduards Vaivodišs nodzīvoja ilgu mūžu, 103 gadus. Un jau dzīves nogale bija izdots arī viņa dzējas krājums. Vēl viens slavens mūsu novadnieks, Pēteris Miranovičs, mākslinieks, kurš absolvēja Latvijas Mākslas akadēmiju. Diemžēl Otrā pasaules kara laika bija spiests aizbraukt ārzemes un savu dzīvi nodzīvoja jau Amerikā. Bet visu mūžu gleznoja Latgali, savu dzimteni. Pat savam gleznam Pēteris Miranovičs deva tādus latgaliskus nosaukumus, piemēram, Latgales Baltkrievietes portrets.
Un blakus mēs redzam arī interesantu eksponātu Baltkrievijas cimboles. Viņas ir līdzīgas arī Latgales cimbolei, bet tomēr atšķirās. Un ļoti interesants arī Baltkrievijas izšuvums. Baltkrievu izšuvums ar sarkaniem gailiem, kuru 1940. gada darināja Limanovičas kundze.